man uzsver un tā tālāk nesaskan ar to uzsver, kāda pastāv pašlaik. Un, ja es to nevaru pateikt, tad es tur muciet. Tik kategorisks joprojām ir Alberts Ambriks no Nīcas, kuram savos 96 gados, no kuriem puses pavadīti Kanādā. Viens no dzīves svarīgākajiem principiem ir pavisam vienkārši. Nekad nemelot un vienmēr palikt pie savas patiesības. Viņa mūža laikā Latvija piedzīvojas kādas 7 politiskās varas, un katrai no tām ir bijušas savas taisnības un patiesības, kas latviešos sētas arī svešajām varām. Cits tās pieņēmis, cits nē. Cits šīs svešās patiesības melojas citiem un varbūt arī pats sev. Klusētāji gan bijis vairāk, ja viņi bijuši spiesti tādu būt. Cits par savu patiesību ir lējis asins jau toreiz, kad veidojās Latvijas valsts. Kārlis Skalba rakstīja, ka mūsu Latvija dzim no viņas kareiviem, un toreiz tā Latvija nebija nekas vairāk kā šo karavīru zvērasts un solījums. Šo karavīru lepnums toreiz nebija pilnījos vēderos, labajos apģērbos, apavos vai bruņojumā, bet gan beidzot savas valsts idejā. Maz šodien palicis šo vīru. 11. novembrī Laišpēšu dienā, ja svētku parādē būtu jāsauļo visiem mūsu Laišpēšu kara ordeņu kavalieriem, Alberts Ambriks šai parādē ietu vairs tikai viens pats. Esplanādē uz Paņkas parāds laukumu. Toreiz prezidents bija Gustavs Zemgals. Zemgals man piespēja to ordeni. Pats personīgi? Personīgi, jā. Atbrīvošanas karā tas ir tāds atbrīvošanas karš tas bija. Un toreiz es piedzīvoju, liekas, kā viens no pirmiem. Faktiski pirmais bija atbrīvotais pirmais. Un tur bija, tas bija aicinājums. Un tēvs sūtība un tautas aicinājums. Tā ir man, teiksim, 3. kauja, par ko man piešķīra. Tajā laikā ordeņi nepastāvēja. Jūs zināt, varbūt, kad jums vajadzētu zināt, ka ordeni nodibināja tikai 19. gada 11. novembrī, pēc tam, kad ienaidnieki padzina no Pārdaugavas. Bet tas, tā 3. kauja, kur es biju, tas notika 19. gada 2. aprīlī. Man atbaloja tikai pēc 8 gadiem, 27. gadā, pēdējā apbalvošanā. No latviešiem tajā laikā dzīviem piešķīra reiz ģenerāliem Balodim un ģenerāliem Berķim. Reizēm mani. Kad man apbalvoja. Ordeņu dēļ jūs toreiz nekarojāt? Ko? Ordeņu dēļ jūs toreiz nekarojāt, lai dabūtu ordeni? Šī gadiem jūs man atgādināt, ko man pagājušā gadā uz dzimšanas dienu, 95. dzimšanas diena, prezidents bija apsveicis, kad es esat, un tā izcīnījis ordeni esot, jā. Tā es viņam arī atbildēju, kad tajā laikā neviens par ordeni necīnījās, nekā ordeni nebija nemaz tā, jā. Kā tad bija? Latvieši toreiz mācēja karot? Ar to karošanu mācēt, nemācēt ir grūti spriest, jā. Redzēt, tur bija 4 vai 5 strēlnieki, kas laikam jau bija karojuši daudz, un es biju pilnīgi zaļš jauneklis. Un tajā laikā bija tikai vienīgais ienaidnieks, tas bija Sarkanā armija. Un ar to mēs zinām. Bet tas otrs ienaidnieks radās citādāk, par ko jāpateicas ļoti lielā mērā Ulmanim. Bet, ja jūs lasīties mans raksts, tad arī Ulmaņa draugi vācieši, kur viņš atgāja no sabiedrotiem, tikai Anglija atzinis monarhiju, tas neder, bet vācieši ir tagad pašlaik izkarojuši brīvību, ir sociālisti pie varas, kad
Mums jāpieslinās tai. Protams, viņš tautu nevarēja aizvest ar to tur. Un tautu novērsas. Un tur ir tas pamats, ka viņam nebija tie karotēji. Nevainoja tos, kas nepiedalies mūsu rotā. Mēs bijām Almēsfu 5. rotā. Bija tāds kaprāls Indriksons. Kad 19. gada 31. maijā gājām uz Gulbeni, Vecgulbeni, tad viņš pateica tā, līdz etniskai robežai un tālāk ne soļa. Redz, to pareizo politiku vienkārši kaprālīts izteica, ko augstie kungi Rīgā, kas bija ieskaitot ministru prezidentu un visus tos pārējos, nezināja, ko darīt. Slavenais Andrejs Niederjā bija solījies iet līdz Maskavai. Ulmans pats nezināja, cik tālu iet, jā. Un tajā laikā viņš ar nebija nekāds liels teicies. Kad tie karavīri atstāja Rīgu, tad no tiem 416 bija palikuši tikai 216 pāri. Tā tas stāvoklis bija. To bija panācis Ulmans, pievēršoties Germaniem, vāciešiem, jā. Tā kā jau toreiz Latvijā ir bijušie partiju kašķi. Partijas karš nav bijis nekāds. Nu, bet ja 3 Latvijas bija, tanī laikā jau 3 Latvijas bija. Vispār partijas nebija, bija viena partija, tikai sociāldemokrāta partija, un pārējās partijas pilnīgi nenozīmīgs bija. Bija jau atsevišķi partijas, daudz bija sadibināts pēc arī vecāks bišķi par Marta revolūciju, bet pēc Marta revolūcijas daudz partiju dzim un vēlāk dzim un viņš dzim un grim un tā tālāk, jā. Bet viņi savā starpā neko nevar izskarot. Protams, ko viņi savā starpā var izskarot, jā. Karš bija vieta, bija pret Vācijas, pret sarkano armiju bija. Ne jau pret Krieviem, pret sarkano armiju cīnījāmies. Un pret vāciešiem iznāca cīnīties vēlāk. Un nekāds savstarpējā cīņa tajā laikā nebija. Ulmans nekad latviešiem nav ticējis un nav paļāvies to. Un viņš arī ir tā rīkojies, lai sevišķi tad, kad varēja kaut ko teikt par viņu. Jūs to zināt, kad 4. Saeimas vēlēšanās viņi gandrīz izbalsoja no Saeimas? Jā. Ko? Jā, tas bija rakstīts, jā. Ja 1939. gadā pastāvētu tāda sadarbība starp mūsu kaimiņiem ar lietuviešiem un igauņiem, tādā gadienā ne Tallinas, ne Rīgas, ne Kaunas iedzīvotāji pa priekšam sadīja. Tādā gadienā 39. gadā bāzes Baltijas valstīs nebūtu. Un 40. gadā ne Tallinas, ne Rīgas, ne Kaunas iedzīvotāji Krievu tanks neredzētu. Bet tajā laikā mums bija vadonis, kas domāja, ka viņš viens pats ir liela valsts un ka viņš viens pats var karāt. Noraidīja Lietuvas priekšlikumu, noraidīja Igaunijas priekšlikumu. Un tādā stāvoklī, protams, karot nevarēja. 36. gadā mūsu Latgales divīzijas, toreiz dienā Latgales divīzijas štabā. Latgales divīzijas komandas bija izsaukt uz Rīgu. Nākošajā dienā, kad viņš atgriezās no Rīgas, viņš sasauc virsnieks. Un griezās pie virsniekiem apmēram ar tādiem
vārdiem. Ko jūs domājat? Ja pienāk tāds laiks, ka mēs nevarētu savu brīvību aizstāvēt, pie kur jūs labāk gribat dzīvot? Pie krieviem vai pie vāciešiem? Ar tādu jautājumu. Un pats nobeidz tā, es labāk pie krieviem. Redzēt, 36. laikā vai valdība nedomāja par karošanu nemaz. Tā kā te runāšana, karot vai nekarot, mēs vairs nevaram runāt par to nemaz. Ir bijuši kaprači, kas centušies latviešu norakt. Latviju norakt. Bet tā Latvija ir tomēr ir pastāvējusi. Jau trindā daudz, teica, vai 17 vai 18 gadā dibina Latviju, nav jādibina, nav bijusi Latvija vienmēr ir pastāvējusi no seniem laikiem. Jau no tiem laikiem, kad viņi no savas pirmatnes apmetnes pārnāšīja te uz Baltijas jūras rajonu tā tālāk. Bet tā neatkarība pat valdība, tā ir atjaunot tikai. Kā jūs domājat, mēs šodien beidzot dzīvojam brīvā un neatkarīgā Latvijā? Kāda brīvā, oi, ko tālu mēs dzīvojam? Tā. Vai jūs nezināt, kur mēs dzīvojam? Jūs nezināt, kur mēs dzīvojam, ko? Vai jūs neredzat, kur mēs dzīvojam, ko? Es atbraucu pie jums pēc padomu. Pēc padomu, jā. Es nu pat saņēmu no Latvijas Gordena kavalieru biedrības priekšnieka raksts par 11. novembri. Tajā pieminēts arī Finks ir. Un Finks, ko Finks ir teicis ir. Un bez tā Finka teiciena. Redz, 19. gadā, kad mēs Lievnieks padzinām, tā padzinām ar visiem viņa kungiem. Mēs paši bijām kungi savā zemē. Tagad tā nav. Bet tagad taču mums ir baltsarkanais karoks. Mēs dziedam Dievs svētī Latviju. Redzēt, arī vācieši atļauj vēlāk sarkano karogu. Vēl arī dancēt. un vācieši teica, lai ļauj viņam padancot ar tā tālāk. Jā. To jau mēs varam darīt, jā. Man tagad jāsniedzās bišķi tālāk uz... Jūs dzirdējāt un noklausieties valsts prezidenta Zvērastu. Jā. Jūs bijat, ka viņš pirmoreiz dev to. Ko viņš dev pirmoreiz, kad viņš pirmoreiz ievēlēja? Viņš dev tikai solījumu. Šoreiz viņam bija Zvērasts. Atceraties, kas teiks Zvērasts ir? Ko? Vai ir tur kāds vārds par valsts drošību? Vai tajā Zvērasts teica kaut kas par pilsoņu drošību? Vai ir kaut kas teica par pilsoņu tiesībām? Ja jūs atrodat, tad paziņiet man to. Ja tas tā būtu teikts. Šķēle runā par labklājības ieviešanu. Vergi vai beztiesiski cilvēki, neviens pie Latvijas nedomā. Viņš domā, ka viņš izdzīvos. Ja grib pie Latvijas likt, tad būtu arī tiesības. Un vai ar to, ko kāds saraža un tā tālāk aizsargāt vajag. Vai tas ir noticis te? Vispirms dodiet tautai tiesības kaut ko. Personīgi runājot, man jāsaka tomēr tā. Es teikšu to, ko es pagājuši gadu teicu. Pagājuši gadu dzimšanas dienā, dienas svinībās bija dažs dienas iepriekš, 2-3. Sabraukuši no Ziemeļa Latvijas pārstāvu
un ģimenes locekļi un tā. Tā jau ir, kad mans agrākos nopelns izceļ un man personīgi sveic un pat rokas ir snieguši prezidentu un tā tālāk, ne tikai Latvijas, bet arī Kanādas, Igaunijas prezidents un tā, jā. Bet, kad es ietu tajā dzīvē, te, kur jādzīvo, tur es esmu svešķermenis un iznīcinām svešķermenis. Bet tagad es gribētu tev papildināt tā, es esmu par izsmieku visiem. Katrs knīp var pret mani vērsties visādi. Jūsuprāt, kāpēc šodien tie jaunie puikas Latvijas armijā negrib iet dienēt? Jums tas ir Dodiet saprotams? viņiem mērķi, tad viņš ies. Vai viņiem ir kāds mērķis dots? Aizstāvēt tos, kas dzīvo 3 mājās un saņem 100 reizes lielāku algu, kā kāds nebūtu kāds slimnīcas māsiņa. Par to, lai viņi iet karot. Ko? Vajag dot mērķi. Mums bija mērķis. Mums bija ienaidnieks, kas draudēja mūs iznīcināt. Mums bija jācīņas, jākarā. Kā viens savu otrs. Un tad tu vari darīt pastāvās ar basās kājās pat, jā? Un kad kaut tā basam kājām, jā. Bet tagad Bet uz ko mums šodien orientēties tad? ko? Uz ko mums šodien orientēties? Mums ir pagātne ļoti zīmīgi tad pagātne bijusi. Un cieniet to pagātni. Ja jūs cienīsiet pagātni un rīkoties tā, kā pagātnē ir notiks un tā tālāk. Netaizīsim to lielo, kur notiek tos, kā saka, lielā varonība stāvs mirt un tā tālāk un citādāk, jā. Bet skatieties, kā pagātnē notika. Tad viens notika. Un pagātnē ir daudz kļūdas. Ir daudz kļūdas. Es ar to rādīšu ar mūsu prezidentam tagad pieminējis tā. Un es lūdzu viņu, lai viņš izlaboja ar vienu otru kļūdu, ko viņš var izlabot. Vismaz ar viņu ierosmi varētu kaut ko izlabot no tā. Nu, bet šodien mums jau neviens netraucē veidot šo te brīvo neatkarīgo jauno valsti. Ko? Jauno republiku šodien, jauno valsti. Mums jau neviens netraucē šobrīd brīvu neatkarīgu valsti veidot tagad. Kas tu mums traucē? Kas traucē? Jā. Jūs nezināt, kas traucē? Ko? Nē, nu it kā viss tagad paši. Jā, ko visi ir nobijušies. Mācieties bišķi no Igauniem ar, kas ko Igauniem labs piemērs bija, ka var daudzās vietās. Un pagātnē brīnišķīgi. Tas bija lielisks līgums, tas bija. Lasiet grāmatas, ka to Ulmans esot ierosinu parāks un panācis, jā. Ulmans viss darīs, jā. Kad Ulmans nāk pie varas, tad pirmais bija to līgumu uzteikt. Un viņš skaita, ka Ulman līgums tas esot, jā. Viņš bija pirmais, kas to līgumu uzteica, jā. Un tā mēs pie Bermanta palikam vien paši, jā. No labi, ka... Un to virspavēlnieku, kas Bermanta laikā, nedēļas laikā, mācīja pārņemt iniciatīvu savā vietā. Un bez zaudījuma veselu pulku pārcel pār Daugavai pie Bolderes un nosēdināt Bolderes otrā pusē, viņam Bolderei. Nākošā dienā to Ulmas atcēla. Un iecēla, kā viņa kolēģi smēja, vezumnieku komandieru par virspavēlnieku. Kas ir tēvzemes mīlestība? Tā jūs ir palikusi vēl? Mēs daudz runājam un daudz mīlētāji ir. Bet neviens to tēvzemes mīlestību, kas tā runā, neviena tā tēvzemes mīlestības nav.
Es neticu nekādiem vārdiem, bet tikai darbiem es ticu. Es esmu reālists un pie reāliem notikumiem darbiem. To es nekādiem tādiem lieliem slaveniem rakstiem, kur tā mēs labāk stāvs mirt nekā uz ceļiem dzīvot. Kur tie cilvēki palikuši, tie visu, kā tā teica, jā. Ir pienākums, kas ir darams, un tas ir darams. Un kas ar tev notiks, par to nav ko domāt kara laikā tad vairs. Tev jādara tas, kas tev pienākas darīt. Bet kā vārdā jūs to darījāt? Tikai tāpēc, ka bija tāda pavēle? Es jau teicu, ka es esmu tik iesaukts tēva sūtīts un tautas aicināts, es skaitu cīņā. Un man tas bija jātaisno. Es neatklāju pirmais uguni uz ienaidnieku, bet ienaidnieks atklāja uz mani. Un ja viņš atklāja uz mani, tad man jākura pretī. Ko jūs šodien izjūtat tad kad dzirdat šo Dievs svētī Latviju? Te man jāsaka no sākuma. Kad mēs dziedājām karskolā, tos Dievs svētī Latviju. Tad bieži vien man asaras tecēja. Tagad man jādzied par to nabagu svētī, to nabagu Latviju tagad. Viss tauta ir aplaupīts. Ko mēs vairs varam runāt? Lielākā daļa tautas tiecās uz austrumiem. Un jūs esat Liepais apkārtnē, kas ir apvidū. Kur nekad nav bijusi sevišķi nacionāla. Un tagad jūs aizskārat vienu jautājumu, ko par to Dievs svētī Latviju. Tā ir mūsu himna, un tā ir mūsu no seniem tā tauta ir dziedājusi, un tauta pēc ir, un tā ir jāpaliek, un tā arī jāpaļaujas, ka ir kaut kāds varas, kas var palīdzēt Latviju, un tā tālāk, jā. Es personīgi Dievam neticu tādam, kāds mums pastāv. Mēs visi runājam par to, ko Dievs, un Bībele saka, mats no tavas galvas nenokrītas bez Dieva ziņas, ja? Kur ir tie karvis, kas ir, ko baznīca kā izcīnīt, cik daudz asciņu liet baznīcē par to, cik liela kara un tā tālāk ir. Vai tā ir Dieva griba, tad, ja jūs tā gribat teikt. Negaidiet no Dieva nekā, bet dariet paši. Ko jūs mums varētu ieteikt? Nu, vismaz kāds 3 lietas, lai mēs tādu mūžu varētu nodzīvot. Nekad nedarīt otram pāri. Un to saka viens karavīrs. Jā, ticēt, kā arī katrs, kas mums apkārt, tas arī cilvēks. Bet ja viņš nav cilvēks, tad to arī apjūtas tā, kā viņš negrib par cilvēku būt, jā. Un neierobežot otru cilvēku darbību, kā cilvēku darbību. Labāk laiks tikai nāks ar pašu savu darbu, saprātīgu darbu. Un pie tā var nākt, un to pierādīja mēs tajos nedaudzos gados, kad mums brīvība bija. Kad ārvalsts nāca skatīties, kā te ir. Te nav ne bagāto, ne nabagu, kā rakstīja viens korespondents ārzemēs. Bet te visi ir laimīgi. Tas ir mūsu mērķis. Radīt tādu valsti. Un nepūlieties iztapt vienai valsti vai otrai, bet pats sev pastādīt mērķi un pastāvēt.
Viens pats mēs nevaram. Mums ir ļoti jauka kaimiņi. Mums ir brīnišķīgi tauta Igaunis ziemeļos. Tā paši mums ir nesliktāk varbūt arī dienvidos lietuvieši. Kur gan bišķi varbūt sava lielums māni jāizņemt, ka viņi kādreiz liela valsts bijis. Un tas viņus drusku bojāt no tās sabiedrības, jeb kā tam līdzīgi. Bet dabūt kopā to, es trimdā biju ziemeļnieku biedrība priekšnieks. Ziemeļnieku biedrība pastāvēja no Ziemeļa armijas, kā saka, atvaļinē karavīru nodībnē un tā tālāk un tā tālāk. Bet es mainīju statūtus, ka mēs necīnāmies par Latviju vien. Mēs cīnāmies par Baltijas valsts kopvalsti. Un mums jāpanāk Baltijas valsts kopvalsts ir. Tikai tad mēs varēsim. Un tad mēs nebūs jāskatās pārāk daudz, jāklausās, ko viens kliedz vienā pusē vai otrā pusē. Un tikai viena cīņa. Cīņa par savu brīvību.